kādu mūziku tu pats klausies un vai tu esi izpildījis mājas darbu, ko es tev palūdzu? Mājas darbu, daļēji es viņu esmu izpildījis no albumu, es nepaņēmu nevienu līdzi, es viņus arī nenēsāju līdzi patiesībā. Bet mūziku es klausos visu laiku, man ir MP3 atskaņotājs, šāds, lūk. Jā, ar kuru es arī... Latvijas mūzikas cilvēku vidē, kā mēs redzam, iPods nav īpaši populārs, jo vēl nevienam nav bijis iPods. O šitais ir parastais, tur nezinu kaut kāds, cik viņš tur 20 plats maksājas. Vienreiz man bija iepriekšējais MP4 atskaņotājs Salūs, kas arī man bija no kaut kāda pasākuma, es viņu biju dabūjis kā organizētais vai kā balvu, es neatceros. Un tad man ir tā, ka vienkārši tā, ka tā atkarība jau ir tik liela, ka tu visu laiku ej un visur klausies, pat ja tu ej ar draugiem, tad tev vismaz vienā ausī ir iekšā, ar otru tu tā klausies, ar otrā tev iet mūziku. Un kas tad tev tur ir iekšā pēc tā? Tā, kas tad mums te ir? Te ir dažādiem noskaņojumiem. Viņš ir 1 gigabaita, tur sajiet apmēram kaut kā 12 albumu iekšā. Tad tagad ir tā, kad es klausos LCD sound sistēmu. Visu klausos cauri. Jā, klausos viņus, protams, ka klausos visu pa albumiem, nevis pa dziesmām atsevišķi. Tad man ir 94. gada Beastie Boys Ill Communication albums, kas man vienmēr ir dikti paticis, un es viņu ilgu laiku nebiju klausījies, un tagad kaut kā atkal atsāku. Tad es viņu tā klausos. Baby Shambles ir gan pēdējais, gan iepriekšējais. Back The Information albums. How Much Personalities, tas tā ir leģendāra grupa. Jā, es viņus cauri tur draugiem dabūju viņu MP3 formātā, kas man asociējās vienkārši arī ar vienu savu dzīves posmu, kad mums HMP skanēja Incubus. Joy Division arī man kaut kā... Kā ar latviešu mūziku, izņemot How Much Personalities? Latviešu mūziku es klausos diskos un mājās. Jā, tas ir tagad Piendē piedzīvoju, man arī patīk, viņš kaut kā liekas ok. Bet, jā. Tu visu laiku ir apkārt latviešu mūziku, vai paklausies arī kaut ko citu? Man ir visu laiku apkārt, latviešu mūzika tādā ziņā, ka tie klipi, tos klipus jau man mūzikas kanāls iet bez skaņas mājās. Jā, jo, tad, kad viņš man iet, jo man negribās klausīties to mūzikas, viņās atklausījies līdz kaklam. Man iet vienkārši bez skaņas, un es skatos, ja tur kaut kāda bilde, kaut kāda lažiņa vai kaut kur, tad es tur tā piefiksēju. Jā, bet no latviešu mūzikas, tad es klausos pagājušā gada albumus, respektīvi, visu laiku jaunākos, aktuālākos albumus. Es arī mūzikas gada balvā žūrijā, un tad man smuki iedeva visu lielo kaudzi un čupu ar albumiem, un tad es viņus visus... Cik šogad bija kastes? Maļu cauri. Man bija viena kaste, es jau neizvēlējos visus žanrus. Jā. Ar mazām meitenēm uz Spānijas spēlē. Jā, es tur arī neesmu kompetents tiešām, lai viņi varētu novērtēt objektīvi. Kas ir tās pagājušā gada atklājums tīri kā melomānam, kā klausītājiem latviešu mūzikā? Latviešu mūzikā? Latviešu mūzikā atklājums. Man ļoti patīk Martin Confused. Man viņš patīk, man patīk tā viņa mūzika, bet pat sākumā pat nē. Zinu, kad es klausījos tikai tā mūziku, tad Goran arī draugi un tā, un visas tās dziesma, smuki. Bet tad, kad viņš atnāca pie manis uz studiju, kad es filmējām dažādas sveicienus un priekš Cīnas klubu un priekš kanālu, tad es redzēju, ka viņam arī piestāv tā mūzika, ko viņš spēlē. Viņš arī, un tas vārds viņam arī piestāv. Martin Confused, viņš ir arī Confused, un es biju aizgājis uz studentu klubu un taisnu uz Goran Gors un Martin Confused koncertu, un tad Gorans un Martin Confused, viņi abi divi, man liekas, es viņus pagājušajā gadā arī atklāju, jo es pirms tam jau biju dzirdējis par viņiem, bet es nebiju paklausījies, kas viņi tādi un ko viņi dara.
Un tad līdz ar to, kad Gorans cīņas klubā iekļuva un arī pēc tam arī Martin Confused, tad priekš manis viņi ir pagājušā gada atkārt Latvijas mūzikā, jā. Un pasaules mūzikā? Un pasaules mūzikā es baigi iekritu un riktīgi ilgu laiku klausījos Kings of Leon, pēdējo albumu dziesmu Charmer vispār pārvērtās kā himna un aizgāja, tevi aplipa visi, man tā liekas, kas ir tuvumā un cilvēki. Visi mani draugi un paziņas un tur, nu, tikai Charmer skanēja riņķi apkārt. Tas bija tāds top albums. Un tagad tas vasarā un rudenī Radiohead arī baigi, nu, tā smuki taisa tajā rudenīgajā lapu periodā, zin, tā paņēma viņš tādā savu to skaņu līdz tām sajūtām, taisa tāds rudenīgs arī. Un tad tagad Baby Shambles pēdējais, kas bija, nu, tas jau, kad jau viss jau, nu, kad gribās jau tādu jau, nu, ziema jau ir pusē, ja, tad gribās jau, nu, tādu jau vairs negribās tāds rudenīgās noskaņas. Tāds Radiohead nav tāds rudenīgās noskaņas. Nu, jā, tā. Nu, paldies tev, lai Latvijas mūzikas kanālam veiksmīgs turpinājums. Cerams, ka no Latvijas televīzijas tomēr dabūsiet arhīvus, jo tas būtu baigi interesanti. Nu, kaut kāds ir, kad jau kādreiz es arī ceru atkal nekad nesaku, nekad. Kad nomainīsies paudze, varbūt. Tagad mēs gribam, protams, lai tu pasaki tradicionālo tekstu. Dienas esmu Arnis Kursītis, Latvijas mūzikas kanāla vadītājs vai kādu tur gribi, un ja tu redzi mani tagad, tad tu esi Music Blog LV. Nu, kaut kā tā. Ok. Šitā pat. Čau. Es esmu Arnis Kursītis, Latvijas mūzikas kanāla radošais direktors un producents, un tagad tu skaties Music Blog LV.